Drīz būs pagājis pusgads, kopš valsts sekretāru sanāksmē pieteikts likuma projekts, kura mērķis ir pilnveidot amatpersonu deklarācijā sniegto ziņu pārbaudi, kā arī mazināt interešu konflikta un korupcijas riskus. Taču likuma projekta virzība ir gausa un pat tā sākotnējais saskaņošanas process vēl nav beidzies. Vienprātības nav par vairākiem jautājumiem, un arī valsts ieņēmuma dienestā, kas grozījums ierosināja, saka, neko daudz tas tik un tā nemainīs. Stāst Liena Baris Sarmula. Jau 2015. gada decembrī valsts kontrole nāca klajā ar secinājumu, ka, lai arī ik gadu gandrīz 60 000 amatpersonu jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, nav pārliecības, vai tajās paustais ir patiesi, jo pārbaude tikpat kā nenotiek. Neilgi pēc tam šis jautājums aktualizējās arī, kā DLTV raidījums de facto analizēja vidi darbinieku deklarācijas, un tajās atklājās dažādi padziļinātas pārbaudes vērti fakti. Tostarp, ka jau bijušais finanšu policijas izmeklētājs Roberts Dirnēns pēc mātes nāves ir saņēmis $500 000 lielu mantojumu, lai gan māte bijusi vien skolotāja. Tāpat korupcijas riski saskatīti daudzu amatpersonu lielajos skaidras naudas uzkrājumos. Saeima solīja šo jautājumu sakārtot, lai deklarācijā sniegto ziņu pārbaude būtu sistemātiska, un pirmās diskusijas notika Parlamenta aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pērn pavasarī, un komisijas vadītājs atzīst, tas arī rezultējies ar Finanšu ministrijas virzītu likumprojektu, ko vasaras beigās pieteica valsts sekretāru sanāksmē. Tie ir tie priekšlikumi, tas ir tas ceļš vismaz mūsu skatījumā, ka tepat sēdēja tā visa toreizējā, protams, vidu vadība. Es ceru, ka arī jaunā vadība atbalsta to pašu. Šis bija tas ceļš, par ko mēs vienojāmies. Piedāvātajos grozījumos paredzēts, ka amatpersonām deklarācijās būs jānorāda arī nelaulātie partneri. Skaidrā naudā nedrīkstēs glabāt summu, kas pārsniedz 20 minimālās mēneša algas, kā arī sniegtie dati valsts ieņēmumu dienestam būs jāsalīdzina ar citām tam pieejamām datubāzēm. Finanšu ministrijā atzīst, ka saskaņošana esot ilga, jo vienprātības nav īpaši jautājumā par ierobežojumiem skaidrai naudai un partneru norādīšanu. Plānots to, kā februāra sākumā Finanšu ministrija visam iesaistītajiem pusēm, kas ir strādājuši pie šī jautājuma, nosūtīs atkārtotai saskaņošanai. Un attiecīgi pēc tam mēs redzēsim, ja no iestādēm likumprojekts būs saskaņots, tad virzamies uz ministru kabinetu. Savukārt, ja būs no iesaistītajiem iestādēm kādi iebildumi, tad likumprojekts tiek izskatīts ministru kabineta komitejām. Viena no iesaistītajiem pusēm, kam jautāts viedoklis, ir Tieslietu ministrija, un tur vērtē, lai arī bijuši iebildumi par formulējumu nelaulāto partneru sakarā, pēc būtības likumprojekts ir pilnībā atbalstāms. Un tas iet kopā arī jau apstiprinātiem likuma grozījumiem par ierobežojumiem darījumiem ar skaidru naudu, kur jau ir noteikts, ka starp fiziskām personām darījumi var būt līdz 20 minimālajām mēneša algām. Līdz ar to arī saprātīgi, kad ir regulējums par uzkrājumiem, un kas ir līdz 20 minimālajām mēneša algām. Tāpat mūsuprāt ir pamatojumi, ka valsts ieņēmuma dienestam jābūt rīkiem, kā pārbaudīt, vai informācija norādīta patiesa. Tikmēr no teiktā valsts ieņēmuma dienestā, no kura turklāt nāca likuma projekta pamatvariants, tagad secināms, ka datu bāžu salīdzināšana, kas tika uzsvērta kā pirmais solis ceļā uz patiesumu pārbaudēm, neko nemaz nemainot. Pēc būtības tas jau ir noticis vienmēr, tikai tas nav noticis valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudas ietvaros tieši mērķtiecīgi, bet tas ir noticis nodokļu risku analīzes ietvaros. Tad ko maina likuma projekts? Tieši pastiprināt uzmanību valsts amatpersonu deklarācijām, ņemot vērā pagājušā gada kaut kādus notikumus, ažiotāžu, kas īstenībā nav bijis pamatots tik ļoti, kā tas ir sacelts trācis. Nekādus citus grozījumus, kas situāciju tomēr uzlabotu, vidi ieskatā konkrētajā likumprojektā arī nevajagot. Deklarācija esot domāta tam, lai nodrošinātu amatpersonu atklātību pret sabiedrību. Tā galvenā kontrole visām amatpersonām ir no sabiedrības puses. Iestādes reaģēs uz sabiedrības viedokli, uz informāciju, presē, sūdzībām, un tad veiks padziļināts pārvaldes attiecīgi atbilstoši savai kompetencei. Pagaidām pāragri spriest, kā šāda vidu pozīcija ietekmēs turpmākās diskusijas. Turklāt pēc lēmuma valdībā likumprojektam vēl paredzams garš ceļš Saeimā. Liena Baris Sarmula, Egars Kovaļevskis, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.